Esmu drošs, ka vairums no jums jau zina, kas ir Lāču plēsis. Simbolisks latviešu tautas tēls, kas ir aprakstīts latviešu literatūrā un filmās. Viņš bija nepieredzēts spēcīgs un stiprs vīrs, kurš paveicis daudzus varoņdarbus, un viņa galvenā pazīme ir lāča ausis, kurās slēpjās viss viņa spēks. Un es arī domāju, ka vairums no jums jau zina par videospēli Elden Ring. 2022. gadā izlaista asa sižeta lomu spēle, kuru izstrādājusi From Software. Šajā spēlē jūs esat no karaļvalsts padzīts cīnītājs, kurš ir atgriezies, lai kļūtu par jauno karali un iegūtu Elden gredzenu. Un tā, šajā video es jums pastāstīšu par savu pieredzi spēlējot Elden Ring kā Lāču plēsis. Šī izaicinājuma noteikumi ir diezgan vienkārši. Pirmais noteikums. Man ir jāuzveic visi obligātie spēles bossi un jāsasniedz spēles beigas, izvēloties jebkuru no spēles nobeigumiem. Opcionālos bossus es, protams, arī drīkstu pieveikt, bet tā nebūs man galvenā prioritāte. Otrais noteikums. Manam cīnītājam ir pēc iespējas precīzāk vizuāli jāskatās kā Lāču plēsim. Trešais noteikums. Manam cīnītājam ir pēc iespējas precīzāk jālieto tādi ieroči, kādus lietot Lāču plēsis. Protams, šī spēle nav par latviešu kultūru, tāpēc ir ļoti iespējams, ka mans cīnītājs nebūs pilnībā precīzs Lāču plēšu attēlojums. Bet ar visu pieejamā aprīkojumu, kur var atrast spēles pasaulē, es nedomāju, ka tā būs tik liela problēma. Es arī iespējams lietošu tādus ieročus, kurus Lāču plēsis teikās varbūt nav lietojis, bet tik un tā centīšos pielīdzināties Lāču plēšu tēlam, cik iespējams. Jo redzēt tikai divus un tos pašus ieročus visas spēles garumā nebūtu tik interesanti. Ceturtais noteikums. Es nedrīkstu lietot izsauktos garus visas spēles garumā. Manuprāt, bez šiem gariem cīnīties pret visiem mošķiem briesmoņiem ir nedaudz interesantāk. Galu galā, uzdevums ir Lāču plēsim kļūt par karali, nevis viņa izsauktajiem gariem. Un arī šis video nav nekāda veida pamācība, lai uzvarētu šo spēli. Tādam uzdevumam ir pieejami daudz labāki YouTube video. Es varbūt izskaidrošu dažus sarežģītākus spēles terminus, bet lielākoties šis video būtu jāskatās ar nelielu iepriekšēju Elden Ring pieredzi. Bet tas nav obligāti. Un kad galvenais ir izskaidrots, varam sākt spēlēt. Kā sākuma klasi, es izvēlējos karotāju, dēļ šīs klases spēka atribūtikas. Kā sākuma priekšmetu, es izvēlējos zelta sēklu, lai iegūtu ekstra dziedināšanu spēles sākumā. Es izvairos no bruņiniekiem un apēju apkārt drupām. Pēc tam man uzrunā Melina, un es jau beidzot iegūstu zirgu. Šis man noderēs vēlāk. Šeit ir arī nakts jātnieks. Par cik viņš izskatās diezgan līdzīgi pēc melnā bruņinieka, un es esmu Lāču plēsis, mēs viņu varētu pieveikt nedaudz vēlāk, kad kļūšu stiprāks. Bet pagaidām mans uzdevums ir vienkārši klejot apkārt un iegūt materiālus. Es pa ceļam iegūstu dažas zelta sēklas, kā arī dažas svētās asaras. Sēklas uzlabo to, cik daudz reižu es sevi varu dziedināt, bet asaras uzlabo to, cik stipra ir šī dziedināšana. Pēc tam es ieeju Haita cietoksnī, jo šeit atrodas viena Dektusa medaļona puse, kuru man vajadzēs vēlāk. Tālāk es turpinu savu ceļu uz Keilidu, pa ceļam paķerot vēl dažas sēklas. Es aizjāju garām lieliem pūķim un piestājos pie Farova cietokšņa. Šajā cietoksnī atrodas divas svarīgas lietas. Dektusa medaļona otra puse, kā arī Radagona sorsīls. Ar abām Dektusa medaļona pusēm mēs iegūstam pilno medaļonu, kuru lietosim vēlāk. Savukārt Radagona sorsīls ir spēcīgs talismans, kas pastiprina manu spara, izturības, spēka un veiklības atribūtiku. Pēc tam es aizjāju garām vēl vienam pūķim un pa ceļam uz Redmeinu pili es paķeru vēl zelta sēklas. Pēc tam dodos uz 3. Marikas baznīcu un tur paņemu vēl svētās asaras. Šajā baznīcā es arī paņemu miksēto dziru, kura vēlāk spēlē var nodrošināt ļoti noderīgus efektus cīņā. Es pēc tam aizjāju aiz baznīcas un lietojot portālu aizteleportējos uz zvēru svētnīcu. Kaut gan man šeit īsti neko nevajag. Tālāk es atgriežos Limgrēvā, jo manam nākamajam uzdevumam ir vajadzīgs viens specifisks priekšmets – zelta marinētā vistas kāja. Apēdot šo priekšmetu, tu uz nākamo brīdi iegūsti palielinātu runu daudzumu, nokaujot pretiniekus. Tāpēc, kad esmu ieguvis zelta kāju, es dodos nokaut to pirmo lielo pūķi, kuram sākumā aizjāju garām. Parasti tas būtu gandrīz neiespējami, ja es pūķim izdarītu ļoti minimāls bojājums ar saviem uzbrukumiem. Bet, ja es lietoju to ieroci, kuru ieguvu pašā spēles sākumā pie drupām,
Šis uzdevums kļūst vieglāks dēļ tā, kā šis ierocis ievaino pretiniekus. Sprigulim šajā spēlē piemīt īpašība, ka tas ievainojot pretiniekus, liek viņiem arī asiņot. Asiņošana šajā spēlē ir mērs, kurš, ja cīņā tiek piepildīts, atņem pretiniekam 10% no viņa pilnās dzīvības. Lai gan šis aizņem daudz laika, tas noteikti nav salīdzināms ar Rail Baltica projektu. Un tieši pirms puķa nokaušanas es apēdu zelta kāju, lai palielinātu iegūto runu daudzumu no puķa nokaušanas par 30%. Šīs runas es pēc tam iztērēju, lai uzlabotu savu cīnītāju atribūtiku. Es galvenokārt uzlaboju sparu, izturību un spēku. Es arī iegūju sev akmens atslēgu un ar to paķēru sev vēl vienu labu talismanu, zaļā bruņu rupuča talismanu, kas palielina mana cīnītāja enerģijas atjaunošanās ātrumu. Un tagad, kad esmu uzlabojis savu atribūtiku un iegūs arī dažus spēcīgus talismanus, es biju gatavs mēģināt stāties pretī pirmajam bossam, Margitam. Jā, pirmais mēģinājums neizvērtās ideāli, bet es nepadavos un turpināju censties viņu uzvarēt. Es uz saviem nākamajiem mēģinājumiem nomainīju savu cirvi uz Lords zvērināto dižizobenu, par cik tas ir garāks, līdz ar ko es varētu aizsniegt savu pretinieku vieglāk. Tomēr pēc dažiem mēģinājumiem man beidzot izdodas Margitu pieveikt. Es ar tikko iegūtajām runām nedaudz uzlaboju savu atribūtiku un uzsāku savu ceļu cauri Stormvales pili. Kad esmu gandrīz ticis cauri visai pilī un stāvu pretī nākamā bossa arēnai, es tomēr izlēmu tur vēl nedoties, jo neesmu vēl gatavs stāties pretī Godrikam. Tāpēc es izlēmu aiziet gar Stormvales pili tieši uz Liurniju. Kad esmu otrpus pilī, es sāku jāt cauri Liurnijai. Es paķeru vēl vienu zelta sēklu un virzos pretī glintakmeņa pūķim. Ar zirgu aizlivījos aiz viņa muguras un paņēmu akadēmijas glintakmeņa atslēgu, kur būs noderīga vēlāk. Es turpinu virzīties gar Liurnijas rietumu daļu un pēc kāda brīža sastopos ar kalēju Iji. Pie viņa var iegādāties materiālus, ar kuriem var uzlabot specifiskus ieročus. Diemžēl šie materiāli nederēs maniem ieročiem, bet viņš vēlāk spēlē var būt tik un tā noderīgs. Iji ir labs piemērs tam, ja porziņģis kļūtu par amatnieku. Kad esmu ar viņu pietiekami parunājies, es uzsāku savu ceļu uz akadēmiju. Es tieku pie vārtiem un ar glintakmeņa atslēgu šķērsoju barjeru. Kad esmu ticis iekšā, es vēl neeju iekšā pašā akadēmijā, bet gan paņemu tuvumā esošo zelta sēklu un pēc tam ar portālu aizceļoju uz Liurnijas ziemeļaustrumiem, Dektusa lifta virzienā.
tagad, kad esmu lielā lifta priekšā, es salieku abas dektusa medaļonu puses kopā un aktivizēju liftu. Pēc brīža es attopos Altusa plakankalnē. Jājot cauri plakankalnei, es paķeru pa ceļam esošo zelta sēklu. Principā, es visu nākamo brīdi veltīju, lai savāktu visas pieejamās zelta sēklas un svētās asaras plakankalnes apvidū. Kad visu pieejamo biju savācis, es izlēmu atgriezties Limgrievā, lai pieveiktu koka sargu. Tas bija viegli, par cik šai cīņai man bija atļauts jāt uz sava zirga. Lai gan runu daudzums, kuru sargs atdeva cīņas beigās, nebija liels, tas tik un tā noderētu, lai uzlabotu man cīnītāju atribūtiku. Pēc tam es izlēmu savākt zelta sēklas arī Keilidā, Stormvēlā un arī Liurnijas ziemeļos. Pēc tam es arī ātri aizceļoju uz lielo pussalu dienvidos, Keilidu un arī uz Liurniju, lai paņemtu dažas svētās asaras. Kad esmu uzlabojis savu dziedināšanu, es beidzot devos Latvijas universitātē. Ejot cauri akadēmijai, man nākās sastapties ar Radagona sarkano vilku. Pirmajā reizē viņš man uzveicā diezgan negantu kombināciju. Bet pēc dažiem mēģinājumiem man tomēr viņu sanāk uzveikt. Pēc tam es turpinu savu ceļu cauri akadēmijai un sastopos ar bruņinieku Mūngramu. Par cik viņš māk atraidīt uzbrukumus, es izlēmu viņam vienkārši paskriet garām. Tas laikam derēs. Lai nu kā, es tagad devos stāties pretī Renalai. Viņas pirmā fāze ir diezgan viegla, par cik viss, kas man jāizdara, ir jāiesit imobilizētajām meitenēm. Bet otrā fāze tur jau ir nedaudz trakāk, jo viņi sāk pielietot savu maģiju un burvestības. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem es tomēr izlēmu šo cīņu atstāt uz vēlāku brīdi un aizceļoju uz Redmeinu cietoksni Keilidā. Champions, welcome! The stars have aligned. The festival is nigh. General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival! Jā, šeit es īsti neko neizdarīju, bet tas tik un tā bija diezgan episki. Lai nu kā, es izlēmu aizoties uz Limgreivu, lai atrastu vienu, par cik labāku tulkojumu īsti nav, NPC-ju. Viņu sauc Patches, un ja viņu uzveic duelī, viņš pēc tam pārdod diezgan noderīgus priekšmetus. Pēc tam es aizceļoju apakaļ uz Redmeinu cietoksni un pamēģināju stāties pretī ģenerālim Radānam. Galvenais, kas atšķir Radāna cīņu no pārējo bosu cīņām, ir divas iezīmes. Tas, ka cīņā var jāt uz zirga, un arī tas, ka cīņā var izsaukt vairākus NPC-jus, lai stātos pretī Radānam. Tas ir būtībā galvenais princips arī šīs cīņas stāstam. Vairāk stipri karēji un cīnītāji ir sanākuši kopā, lai nobeigtu ciešanās esošo ģenerāli. Bet es saprotu, ka neesmu vēl pilnībā gatavs gandrīz nevienam no visiem pašlaik pieejamiem bosiem. Tāpēc nolēmu veltīt laiku, lai atrastu materiālus aprīkojumu uzlabošanai un uzlabot savu cīnītāju kā tādu.
Pirmais, ko es meklētu, būtu daži Smithing Stone bell bearingi. Ar šiem artefaktiem es spētu iegādāties ieroču uzlabošanas materiālus daudz vieglāk. Lai iegūtu pirmo bell bearingu, man būtu jādodas vienā no daudzajām derīgo izrakteņu alām. Kad biju pieveicis minibossu un ieguvis pirmo bell bearingu, devos pēc nākamā. Otrais arī atradās alā, un to bija salīdzinoši viegli iegūt, jo tas bija atstāts tuvu alas ieejai. Diemžēl, šie ir vienīgie, kurus es varu iegūt uz doto brīdi, jo pārējie bearingi ir pieejami tikai vēlāk spēles gaitā. Es atdodu šīm divām statujām nesen iegūtos bell bearingus, un tagad es varēšu no viņām iegādāties vajadzīgos materiālus. Bet es zinu, ko jūs pašlaik domājat. Vai tad viens no noteikumiem nebija, ka manam cīnītājam ir jāizskatās kā lāču plēsis? Taisnība gan. Tāpēc, lai izpildītu šo noteikumu, es sākšu ar zobena izvēli. Kā galveno ieroci, es izvēlējos Claymoru. Tas, manuprāt, izskatījās vizuāli vispiemērotākais, kā arī šim dižzobenam ir diezgan laba atribūtika, kas vienmēr nāk par labu. Tālāk, man būtu jāiegūst vizuāli atbilstošs apģērbs. Kā kraklu, es izvēlējos peidžu tērpu un arī peidžu bikses. Cimdus es atstāju tos pašus, kurus ieguvu pašā sākumā, izvēloties karotāju klasi. Par cik peidžu apģērbu var iegūt tikai uzveicot pašus peidžus, man vajadzētu atrast vislabāko vietu, kur es varētu īsā laika sprīdī uzveikt pēc iespējas lielāku viņu skaitu. Tāpēc es izvēlējos šo vietu karijas muižā. Bet, lai es varētu efektīvi pielietot blakus esošo kontrolpunktu, man nāktos pieveikt vienu minibossu, karalisko bruņinieci Loretu. Kad tas tika izdarīts, es uzsāku slaktēt 3 blakus esošos peidžus. Diemžēl es aizmirsu saglabāt video materiālu šim procesam, tāpēc jums būs man vienkārši jāuzticas. Kā vairogu, es sev izvēlējos melno ādas vairogu, par cik tas izskatījās diezgan tematiski piederīgs. Lai iegūtu šo vairogu, man nāktos aiziet pie viena NPC, kurš par laimi arī atradās karijas muižā. Kad es viņu satiktu, man būtu no viņa vairogs jānopērk par 2500 rūnām. Un tā, kad viss bija paveikts, šis bija galvenais rezultāts. Bet tagad, kad esmu pienācīgi saģērbies un arī atradis pareizos instrumentus, ir laiks sākt kaut ko darīt. Vispirms, es vēlos uzveikt Godriku Stormvales pilī. Kopumā, Godrika pirmā fāze nav pārlieku sarežģīta, jo viņš pārsvarā uzbruk ar savu lielo cirvi. Viņš mēdz arī gan lekt gaisā, gan arī pielietot lielāku attālumu uzbrukumus, uzsūtot varenos vējus manā virzienā. Turpretī otrajā fāzē cīņa nedaudz sarežģītāka. Viņam tagad vienas rokas vietā ir pūķa galva, kas nedaudz sarežģīja visu, jo daži no viņa iepriekšējiem uzbrukumiem tagad tiek modificēti ar uguni. Viņš arī mēdz vienkārši izlaist liesmas no pūķa mutes manā virzienā, no kā nedaudz sarežģīti izvairīties. Bet, pēc kāda brītiņa, man tomēr izdodas viņu pieveikt. Kopumā cīņa ar Godriku bija diezgan interesanta, un tā arī neaizņēma pārāk daudz laika. Kad viņu pieveicu, es ieguvu 20 000 rūnu, ar kurām uzlaboju savas spara atribūtiku. Tagad, kad biju ticis ar to visu galā, mans nākamais uzdevums būtu doties uz Leindelu, bet pirms es to daru, es vēlētos izdarīt vēl dažas mazākas nozīmes pasākumus. Viens no tiem būtu varas quests. Es ar viņu parunājos, ieguvu dažus asiņainus pirkstus un devos prom. Iemesls, kāpēc kāds pildītu varas questu, būtu, lai sasniegtu Moguvina pils apkārtni, kurā ir atrodama ļoti efektīva rūnu ferma, bet pie tās piestrādāšu vēlāk. Pēc varas questa es arī vēlējos iesākt Rajas questu. Viņas quests ir nedaudz vieglāks, jo viss, ko vajag izdarīt, ir nopirkt vienu priekšmetu no cita NPC. Ja es izpildītu Rajas questu, es varētu pa taisno tikt uz vulkāna muižu. Es iegūstu laploksni un dodos prom apakaļ uz Keilidu. Pirmā lieta, ko man vajag, ir zvaigžņu posta mantojums. Tas ir talismans, kas paaugstina spēka atribūtiku par 5 minībām. Šis talismans atrodas Gaela fortā. Otrā lieta ir blakus fortam.
Liesma dod man spēku, ir burvestība, kas pastiprina fiziskos un uguns bojājumus, kurus veids mans cīnītājs. Tā man noteikti noderēs vēlāk, kad nāksies stāties pretī stiprākiem pretiniekiem.